Čau, cukurdūkulī! Vai tev arī ir bijis tā, ka gribas visām raizēm atmest ar roku, nopirkt pirmo avio biļeti un doties prom? Mums arī. Bet šī nebūs no tām reizēm. Starp darbu trakumiem un klientu pasākumiem rudens sezonā mums parādījās sprauga vienam svarīgam darbiņam. Tad no Redi, kolēģi, kurš nekad neatsaka šādām avantūrām, savācām savas peķeles un raitās solī dodamies garā piedzīvot. Uz pankāriņu mātes zemi Poliju! Poļi ir ļoti interesanti cilvēki. Viņi negrib pārdot mašīnas latviešiem. Katru reizi, kad viņiem runā poliski un tā kā sarunā kaut ko, viņi paprasa no kurienes? Latvija? Nē, es te pārdošu. Es labāk polim pārdošu. Līdz ar to mēs smukāko mašīnu esam palaiduši garām, bet ar cerību lielu, ka rītdien tomēr kaut kā atradīsim kādu fake poli, kas viņu nopērk mūsu vārdā. Bet pārceļamies šodien vēlā vakarā uz citu pilsētu vilcienu. Vienu iemeslu dēļ, jo sarunājām vienu trako poli, kas mums pārdos Sūdoli. Sūdoli, tāpēc, ka brūns vietas. Un labākais stāsts ir tajā, kad viņš atsūtīja adresi, kur mums tikties. Un adresi atrodās šajā vietā. Mēs laikam domājam, vai mēs tur paliksim, vai tā ir bedre, vai kas cīsts ir. Jo Google mapos tur ir... Vienam ir jāpaliek sardzē no attāluma. Jā. Bet, ja jau turēt šo video, tas nozīmē, ka viss bijis kārtībā un mēs nevaram kaut kur mežā atstāt. Tā nu pēc 2 stundu garā ceļa tikām pie pirmā mūsu skaistuļa apskata. Tā krāsa dzīvē skatot bija vēl smukāk nekā bildēs. Un riktīgi sapanojies, ka tiksim pie pirmā autiņa bez īpašnieka atļaujas pat sāku testa braucienu, lai aši varam nopirkt un doties uz viesnīcu pagulēt. Jo kā nekā bija pāri pusnaktī. Pārbaudot visas tehniski vājās pankāriņu vietas, izšķamdot visus stūrus, kur pēc pieredzes kaktu meistari kļūdās vai kaut ko nesadara līdz galam, abi secinājām, ka šī mašīna ir fuj! Nē, labrīt! Ir jauna diena, un cerams, ka šī diena būs normālāka nekā vakardiena. Jo vakardienas plāni visi tika sajaukti, un pie nevienas mašīnas netikām. Bija iespēja tikt pie mēsliem, kā jūs redzējāt. Bet, paldies Dievam, Edis bija blakus, kas arī pat ar saviem standartiem nespēja šo mašīnu man atļaut nopirkt, un palikām mēs ļoti labā vietā. Mēs, Edis un operators palikām ļoti burvīgā viesnīcā, kur mēs nosalām visi. Tā kā viss turpinās tieši tā, kā negribējās. Un cerams, ka šodien mainīsim to līkni uz pozitīvo pusi un nopirksim pirmo mašīnu un varēsim maukt tālāk un beidzot darīt to, ko mēs esam šeit atbraukuši darīt. Izbaudīt procesu, jo pagaidām process ir pretīgs. Cerams, ka pols būs uz vietas, jo mēs esam sarunājuši 10. būt tur jāuzrakst viņam vēlreiz jāatgādina, jo poļi dara visādas interesantas lietas. Pirmkārt atsakās pārdot mašīnas, tad cielējās, tad visādas muļķības. Nu jā, nevar izskaidrot vārdiem, bet ir super interesanti. Можно так? Jā. Nu, beidzot labas ziņas. Šī nav pilnīgi miskasti, bet šī ir špahtela miskasti. Jo, skatāmies, visas vietiņas ir it kā 4 gadus atpakaļ krāsot tā mašīna, un ja viņi izsās pēc 4 gadiem šādi, nesabojājusies līdz galam traki, tad viņi ir ok un nav apakšā tur pārāk daudz rūsas.
Te poļi kaulējās pa cenu. Precīzi sakot, es kaulējos pa cenu. Un poļi mēģina man pateikt, ka vajag vairāk maksāt. Mēs aizsūtījām tikko taksi prom. Es ceru, ka viņi nav pateikuši final accept. un redzēsim, kas tiek notiks. Bet šī ir ļoti laba mašīna. Priekš pirmā pirkuma mūsu. I tą blachę od spodu, bo tu powinna być nie jest założona. Ta tu od spodu od To silnika. nie nada. No. No, Jak dobrze. chcecie części, 2100. No. Dobrze, dobrze, tam jest trochę części, więc dobrze. to nie wiem, trzeba by na przegląd. To będziecie kupować, będziecie brać. Pobač. Tak, To idziemy na przegląd. dobrze. Es esmu 12 gadus pieredzis Fiat, un es saprotu, ko viņi man grib pateikt, bet es bieži vien nemāku pateikt, ko es gribu pateikt, un es reāli vienmēr atrodu valodu. Lai arī izklausās no sāna, ka es esmu retārds, bet nu, man skili poļu valodā strādā. Nu, man tikko zvanīja Imants, viņi aizbrauc tagad iet skati, mašīnai izrādās, man likās, ka viņi aizbrauc pēc rezerves daļām, bet nē, viņi tagad mēģinās skati iziet tai mašīnai. Un šis bija viens no Fiatiņiem, kuru mēs bijām sarunājuši pirkt, un beigās viņš negribēja latviešiem pārdot, jo viņiem nepatīk šis mašīnas dzīt ārā no valsts tagad. Un beigās viņš tomēr piekrita, mēs ejam skati. Un mums ir vēl viens tāds pats gadījums ar vienu noslēpumainu Fiatu šobrīd, ko es negribu atklāt, bet viņš ir unikāls, un to unikālo Fiatu arī pateica, ka netirgos latviešiem. Bet atkal, protams, ar poļu palīdzību mēs viņu it kā iespējams esam pielauzuši. Viņam ir jāpazina sievai, jo sievietes valda pār pasauli. Tā kā varbūt sieviete tomēr ļaus pārdot, un mēs šodien dabūsim jau 2 stilīgus Fiatus. Tā kā tagad pacietīgi gaidām, ka Imants izies skati un redzēsim, kas būs tālāk. Mēs lauku sētā izbaudam burvību. Jāizdomā, ko mēs saliekam. Mums ir degviela. Šo mēs tagad neliksim virsū. Šis vispār nav īsti no šīs mašīnas. Un vēl pārstāties, tādas ir. Apskati, aizbraucām un nopirkām, bet reāli nopirkām. Viņiem tur kaut ko čomi samainījās cilvēki iekšā tajā vietā un pēkšņi izlaida skati, iedeva jaunu skati un esam gatavi braukt. Braucam tālāk, meklēsim nākamo. Pagaidi, nē, vēl kaut kas jānoskaidro. Bet, nu labi, nē. Kāds darbība? Braucam. Juhu! Nu tad beidzot esam uz ceļa ar savu pirmo ilgi gaidīto pirkumu. Un uzsākot ceļu jau pēc pāris kilometriem pavisam nejauši attapāmies pie viensētas ar čupu pamestiem Fiatiņiem. Sarunā ar saimnieku noskaidrojām, ka vecais rakaris neko nepārdos, un viņa mēģis bija tikai palielīties. Viņš sāk blatot par to, ka viņam 20 Fiat, es pateicu, ka man 45, viņš zaudēja. Mums ir situācija tāda, ka mēs gribam braukt mājās, bet mēs esam iesprūduši, mēs esam tikai knapi vienu mašīnu nopirkuši, un ir laba mašīna. Tur priekšā kaut kāda dīvaina izskatās, bet būs labi. Bet mēs trietā braucam visu to ceļu jau, un mēs nekur neesam tikuši prom no Polijas, neesam tuvāk mājām. Mēs esam 101 sarakstu taisījuši, 101 polis vienkārši atbild vai nu pa vēl, ka mēs esam prom no tā rajona, vai nu, situācija nav baigi spīdošā. Bet, lai vai kā, cerams, ka mēs rītdien nopirksim to, ko Edvards sarunājas. Nu, braucam uz to Boleslavu. Tu pie tā džeka? Vienkārši pa ceļam, ja nu viņš attopās. Jo tas ir ķipa pa ceļam. Nu labi, braucam. Mašīnai ir ērti. Jā, mašīnā trietā nav galīgi ērti. Ir. Es būšu Twister čempions pēc šī brauciena. Šai dienai metam mieru, jo ir jau vēls, un mums tāpat neviens vairs neatbild. Tad nu dodamies uz viesnīcu. Ir 11 vakarā. Otrā diena, otrais vakars. Mēs visu dienu esam nočakarējušies, braukuši pakaļ 100 mašīnām, kuras neesam saņēmuši. Mēs esam nopirkuši vienu mašīnu, lai gribējās nopirkt visas mašīnas. Mūs ir uzmetuši visi, kam nav žēl. Ir bijusi čakarīga diena. Un tad pulkstenis 11 vakarā attopās viens. Ok, brauc šurp. Pirms tam teica, ka nebūs mājās. Pēkšņi viņš ir mājās, kad viņam saka 600 reizi, ka mēs gribam nopirkt to mašīnu un mēs pametam valsti. Un tad pēkšņi uj.
Jebkurā gadījumā mums tas ir labi, ka tas ir netālu no kurienes, kur mēs paliekam tagad viesnīcā, bet nu jau bijām iekārtojušies redi, vai ne? Bet jā, kaut šo sieriņu atpakaļ. Ne, tu būtu ieguldāt. Un jā, brauc pakaļ Fiatiņu. Jāskatās, kas tur būs. Saguruši, bet cerību pilni atkal sākām čamdīt Fiatiņu. Šim pankāriņam nu galīgi nebija nevainas, neskaitot to, ka bija jūtama daudz špahtele un interesanti auto uzlabojumi, mazi defektiņi un citi diski nekā bildēs, mēs bijām gatavi šo Fiatiņu pirkt. Bet tad loģiski kārtējais notikuma pavērsiens. Manām ierebušais īpašnieks Lakādas kurpējs paziņo, ka pazuduši dokumenti. Kāds bija mūsu risinājums? Lai tukšajā nedotos prom, nopirkām krēslus. Nu, izskatās, ka šī diena būs tā diena, vai nedod. Mēs saņēmām jau labas ziņas. Mēs braucam pakaļ mašīnai, kuru mēs esam nosaukuši par Kaidi. Henrijs Kurceks. Henrijs Kurceks. Un Henrijs Kurceks izklausās jau daudzsološi. Un nākamā mašīna mums ir tiešām vēl viena mašīna, ko Jaceks, mūsu draugs no Biesko Bielas, īpašnieks veikalam Detaļu, ir palīdzējis. Viņš visu laiku mums palīdz zvanīt, bet viņš saka, ka visi poļi ir idioti, ko viņš zvanās. Nu, tā arī vakardien un aizvakardien mums parādīja, ka ir grūti, bet šodien izskatās, ka būs perfekti. Cerams, ka vakarā es neteikšu, ka sorry, tomēr nebija perfekti. Mēs braucam pakaļ Henrijam tagad. Kas ir Henrijs? Henrijs ir Eduarda vectēvs, Henrijs Kurceks. Mēs sākām mēģināt citas stratēģijas, kā nopirkt mašīnu. Teikt, ka mums ir vectēvs pols, jo viņi latviešiem negrib pārdot. Un tad tā radās Henrijs Kurceks. Es jau sarakstījos, lai nopirktu mašīnu, un noteikti jau atkal paskanēja jautājums, kas bija gaidāms. Pagaidi, vai tu neesi polis? Un tad es savā delīrijā pateicu, ka mans vecās tēvs ir polis, Henrijs Kurceks. Es esmu Edvards Balodis, viņš ir Henrijs Kurceks. Un mēs tagad braucam pirkt mašīnu, kuru mēs pērkam, tāpēc, kad man vectētiņam ir sentiments, un viņam arī bija tāda pati. Jā, un Kurceks poļu valodā nozīmē viste. Tā kā Henrijs, tas ir Henrijs Vistis, nevis Gails, bet Vistis. Jā. Un tad mums ar Edi bija ļoti priecīgs ceļš uz viesnīcu vakardien. Operators gan mums aizmugurē sēdēja depresija. Jo mēs braucam trietā. Un tad atnāca apsēst, kā jau redzējāt vakardien, mēs tos krēslus paņēmām. Nu šodien mums vispār nav vieta mašīnā. Visur krēsli, mūsu mantas, mūsu somas. Nu, cerams, ka Henrijs būs mūsējais un ka varēsim pārkārtot mantas un braukt bišķi kārtāk. Jebkurā gadījumā laižam tālāk, nav laika tērēt laiku, un Henrijs Kurceks gaida mūs. Ir ļoti laba mašīna. Viņi reāli ir, ja tā godīgi, viņi ir ok, viņi ir Frankensteins salikti, bet viņi ir perfekti. Priekš tā, lai būtu vēmēts ieties viņi. Un visiem prieks braukāt ar viņu. Viņš nelabra, ok. A to będzie euro płacił? Nie złotów? Euro. Euro. 1900. Jep, tas tiešām notiek. Tieši tik vienkārši esam tikuši pie mūsu nākamā dzelzs rumaka. Ja tu domā, ko tad mēs tagad darām un ko mēs esam izdarījuši, mēs esam nopirkuši 600 kg papildus ar veselu laimi. Šitā mazā vabolīte, mazais Fiatiņš, kuram mēs sekojam, es nezinu, no aizmugurs man vienkārši izraisa smaidu. Varbūt tas tāpēc, ka tur tā mašīna viss ir aplīmēta ar ritīgi lame, cheesy uzrakstiem, kā seksmašīna un vēl kaut ko. Un tas pols bija visu savu sirdi tajā mašīnā ielicis un izskatījās, ka viņam mazliet žēl tomēr, ka viņš viņu pārdod. Dotajā brīdī ir ļoti interesanta situācija. Mums ir otrais Fiats un diena ir tiešām tā kā mēs jau no rīta gribējām, lai viņi ir forša. Un reku jau izdodās, mums ir jau sarunāts mītings jau nākamo Fiatu. Redzēs, kādu mēs viņu pirksim. Es ceru, ka mēs viņu nopirksim, jo viņš bildēsies pēc konča arī. Bet šis, tas, ko Edvards tagad brauc priekšā, viņam ir viena maza problēma. Viņš ritīgi peld pa ceļu,
Edvards saka, ka pagriezienos ir jādomā un jāpiedomā, vai mašīna iegriezīsies laicīgi iekšā, bet viņai ir šis te caurais izpūtējs saucamais. Viņam ir vienkārši čoperi skaņi. Un pašlaik Edvards brauc bez apskates, bez apdrošināšanas, jo kāpēc gan nē. Pols gan apsolījās, ka uzliks tūlīt apdrošināšanu. Un mēs dodamies pašlaik iziet tehnisko apskati kaut vai uz mēnesi, lai iedod un lai varam tikt kaut vai uz lai galvenais mēs varam tikt uz Latviju. Attiecīgi, jā, tagad braucam uz skati, izējam skati un dodamies tālāk pēc 3. Fiat. Zini ko? Man vienmēr patīk Polijā satikt pankāriņu īpašniekus, jo tie vienmēr būs kolorīti personāži un gatavi uzlaist kādu pozitīvu klaču par manu mīļāko mašīnu pasaulē. Ja bija kolorīta tikšanās ar Opi, laba saruna poliski, pusi saprat, pusi nesaprat, bet viņš bija priecīgs pastāstīt. Vienu zinu, ko viņš ieteica amortizators, labus, dārgus. Braucam pirkt amortizators. Viņš ir vienkārši, tā kā pērle. Bēdi, šitas ir tik labs pirkums. Bet sakam, to ar bēdīgu seju iet. Jā. Šitā ir fenomenāla mašīna. Šī ir ļoti skaista mašīna. Bet redzi? Subwoofers. Es zinu, kurš ar šo mašīnu brauks. Viņam ir plakanais subwoofers. Bet viņš ir piepīpējis visu mašīnu. Pofīgi. Šī ir tiešām mana mīļākā mašīna. Šī ir vienkārši, mēs nekad dzīvē šī tik perfekta mašīna nenokrāsot, nesavest kārtībā, mēs nedarīt nekad, jo tam nav jēga, jo pirmais klients jau sabojās viņu. Mēs tikko nopirkām daudz sūdzes par 200 eiro. Cerams, ka kāds no tiem starteriem 4 vai 5 strādās, un cerams, ka, bet te ir ļoti daudz visādi forši sīkumiņi, un daudz ļoti noderīgi sīkumiņi. Un mēs viņam nokaulējām, tā kā viņš prasīja 250 eiro, mēs paņēmām pa 200 eiro. Es viņam piedāvāju 150, un tad mums tāda riņķa dancīta uzdevējā. Foršs plus ir tas, ka šobrīd mums ir pilnīgi viss, kas var, ja kaut kas noiet greizi pa ceļam, mums ir pilnīgi viss, lai sataisītu. Mums pat ir dzinējis. Ja tā godīgi, lai šitās visas detaļas pasūtītu jaunas, kas te daļa jau ir, mums tāpat būtu kādu 600 eiro jāiztērē. Nu re, amortizatoru vietā nopirkām Fiatiņu un laiks doties mājās. Lai vai kā mūsu priekšā ir vēl 800 km līdz siltām mājas gultiņām. Tu pareizi saklausīji. 800 km pankārā. Neiztikām bez auto tehniskajām ķibelēm un uz maiņām katrai no mūsu mašīnām kaut kas bija jāremontē. Bet kā jau redzēji, bija tā laime arī nopirkt daudz vajadzīgu un nevajadzīgu detaļu. Esmu bez gala priecīgs par izdarīto un faktu, ka pankāriņu saimē varam ieaicināt 3 jaunus skaisturus. Tas arī šoreiz viss, un jau pavisam drīz nākamajā sērijā redzēsi šo pankāriņu tālāko likteni.